Visiem sveicieni! Tiekamies atkal manā kanālā, turpinām sarunu par augu maģiju. Tātad, šodienas augs mums ir, šodienas karts vērmelē. Vērmeli mēs pazīstam, zinām, kas tas tāds ir. Ja? Te būs mums vērmele. No blakus esošās pļavas. Šodien es jums pastāstīšu par maģiju un interesantiem faktiem. Nu tātad, vērmele Artemisia absinthum ir pazīstama ar savu īpatnējo aromātu. Nu jā, ir īpatnējs. Ar tās vēsturisko izmantošanu dzērienā, ko pazīstam ar nosaukumu absints un dažādām ārsnieciskām īpašībām. Vispirms pastāstīšu vispārīgi. Vērmele ir daudzgadīgs zālaugs, kas var izaugt no 60 līdz 120 cm augstumā. Tā ir sudrabaini zaļas, palvainas lapas, matainas lapas, un vasaras un rudens mēnešos tā ražo mazus, gaiši dzeltenus ziedus. Šie ziedi ir sakopoti skarās. Izcelsme sākotnēji tā ir cēlusies no Eiropas, Āzijas, Ziemeļāfrikas. Vērmele aug daudzos mērenās joslas reģionos, arī Ziemeļamerikā. Tātad, kur pielieto vērmeli? Kulinārijā un dzērienos. Vērmele ir slavena ar savu izmantošanu absinta izgatavošanā. Tas bija dzēriens, kas ieguva savu popularitāti 19. gadsimtā. To izmanto arī dažādos augu liķieros un rūgtajos dzērienos, jo, kā mēs zinām, vērmeles garša ir rūgta. Ārstnieciskās īpašības. Tradicionāli vērmeli izmanto augu izcelsmes zālēs, dažādu slimību, tostarp gremošanas problēmu ārstēšanai un kā pretparazītu līdzekli. Tā sastāvā ir savienojums tujons. Tas ir pazīstams ar savu potenciālo terapeitisko iedarbību, bet lielās devās var būt toksisks. Vērmelis audzēt ir viegli. Jābūt labi drenētai augsnei un pilnai saulei. Tās var audzēt no sēklām, no spraudeņiem, parasti stāda pavasarī. Tās ieaugas, nepieciešama minimāla kopšana, tas ir izturīgs dārza papildinājums. Runājot par dekoratīvo vērtību, papildus kulinārijai un ārstniecībai, vērmeles tiek novērtētas, augsti novērtētas, tās izskatās pievilcīgas, un var kalpot kā dārza dekors, jo kontrastē ar citiem augiem. Lai gan vērmelēm ir dažāds pielietojums, tomēr svarīgi pielietot piesardzīgi. Tujons ir toksisks, un pirms vērmeļu lietošanas medicīniskiem nolūkiem, ir īpaši koncentrētā veidā, piemēram, ekstraktos vai eļļās, vajadzētu konsultēties ar fitoterapeitu vismaz, vai ar kādu no veselības aprūpes speciālistiem. Vērmeles ir daudzpusīgs augs, tām ir bagāta vēsture un daudzveidīgs pielietojums, sākot no kulinārijas līdz pat dekoratīvai dārzkopībai. Unikālas īpašības un potenciāli ieguvumi veselībai padara to par aizraujošu tēmu. Pie šīs aizraujošās tēmas mēs tad arī atgriezīsimies. Vērmeles izmantoja zāļu izgatavošanai jau senajā Ēģiptē. Un to nomierinošais uzlējums, psihotropās burvestības, tad ir viss, kas ir absinta pamatā. Vērmele ir galvenā sastāvdaļa absintā, alkoholiskā dzērienā, ko 18. gadsimta beigās Šveicē izgudroja dakteris Pjērs Ordinērs. Francijā to pilnveidoja un popularizēja majors Dublē un viņas nots Henri Louis Pernod. 1905. gadā bēdīgi slavenās absinta slepkavības, pie tām mēs vēl atgriezīsimies, izraisīja pirmo lielo pārdošanas aizliegumu Šveicē. Panika par Francijas zaļo lāstu noveda pie aizliegumiem Amerikā. 1912. gadā vēl pirms heroīnu un kokaīnu aizliedza. Bībeles atsauce uz vērmeles dīkšanu un atzīmē čūskas aiziešanu no ēdenes uzkurināja šo te hausu. 1914. gadā, 2 dienas pēc tam, kad Francija pieteica karu Vācijai, absinta aizliegums skāra arī Franciju un var pieņemt, kā arī mākslinieku kafejnīcas slēdza no Parīzes līdz Marseļai,
šī paša iemesla dēļ. Aci apsimta aizliegums ir atcelts salīdzinoši nesen, lai gan dažās valstīs tam ir noteikti ierobežojumi. Uz ko šie ierobežojumi attiecas? Uz tujona saturu dzērienā, cik daudz tā ir. Tujons ir galvenā ķīmiskā viela vērmelē, kas piešķir dzērienam unikālu nokrāsu un ir daudzu zinātnisko pētījumu mērķis. Tomēr absints nebija pirmais dzēriens vēsturiski, kurā lietoja vērmeles ekstraktu. Romieši pievienoja vērmeles vīnam, lai atzīmētu savas uzvaras un uzsvērtu momentu, ka katrai saldējai uzvarai ir sava rūgtā piegarša. Vērmeļu slavētais ārstnieciskais repertuārs ir tiešām plašs. Ceļojošie kristiešu bruņinieki to slavēja kā zāles pret mēri. Tas novēršot un dziedinot mēri, tāpēc ir vēl viens nosaukums krustnešu augs. Senajiem eģiptiešiem tas bija antiseptisks līdzeklis, beduīni to lietoja kā veiksmes talismanu vīrakos. Viduslaiku Anglijā blusu atbaidīšanai. Vērmele ir diurētiķis, sviedrēšanas līdzeklis, gremošanas toniks un saskaņā ar Džulietes de Berai-Klī-Levī, pilnīgo zāļu rokas grāmatu fermai un staļļiem, arī līdzeklis pret kašķi, tā ka viela pārdomām. Margarita Grīva darbā Mūsdienu ārstniecības augi pat atsaucas uz to, ka senatnē to izmantoja, lai līdzsvarotu saindēšanos gadījumos, ja ir saindēšanās ar velnarutku, sēnēm un jūras puķa kodumiem. Kas tas ir, nezinu. Neesmu īpaši informēta par jūras puķiem. Galvenā īpašība, kas saglabājas naturopātiskajos līdzekļos, ir attārpošanā. Un kā attārpotāju mēs viņu arī principā šeit mūsu platuma grādos pazīstam. To parasti kombinē ar melno valriekstu čaumalām un oregano. Starp citu oregano, ja braudenē, arī ir tujons. Pieņemu, ka šo pielietojumu apguva novērojot, kā vistas nelielās devās ēd vērmeles. Un viņām patīk arī rakties zem vērmelēm, veidot tās smilšu zemes vannas. Iespējams, tas nav tikai tādēļ, ka tur ir ēna, bet, lai izmantotu vērmeļu insekticīdās īpašības, lai atbaidītu blusas vai utis. Šī īpašība padara vērmeli par permakultūras iecienītu augu. Bet, kā mēs teikt, bieži vien iezvanās trauksmes zvani, kad zaļās fejas garas paceļ savu galvu mūsdienu medicīnas zālēs. Tujons ir plaši pētīts tā psihotropā un dziedinošā potenciāla dēļ. Ir zināms, ka lielas tujona devas cilvēkiem var izraisīt, jebko. Jebko, sākot no svīšanas un trauksmes līdz krampjiem un konvulsijām. Traki. Ir pierādīts, kā ja pelēm piespiedu kārtā iebaro milzīgas tujona eļļas devas, tas nomirst. Tāpēc arī ir jautājums, diez vai romieši vīnā lika iekšā neattīrīto ekstraktu. Diez vai. Varbūt lapiņas iebēra mazliet. Mūsu vistas arī vienkārši ēd vērmeles. Protams, jebkurš augs šādā te zaļā veidā ir pavisam savādāks nekā ķīmiska viela, ko izolē no tā lapām. Un apvienojumā ar alkoholu šī auga iedarbība joprojām ir mīkla. Starp citu, valda uzskats, ka absints, vērmeļu degvīns, padarīja traku Anri de Toulouse-Lautrecu, mākslinieku slaveno. Pamudināja Vincentu van Gogu sakropļot ausi un izraisīja neskaitāmas slepkavības un pašnāvības. Grūti pateikt, varbūt tā bija lielā alkohola deva, varbūt kas vairāk. Vēsturē noteikti ap daudziem augiem ir intrigas un mīti, tāpēc debates par vērmeles plusiem un mīnusiem turpinās. Jāsaka, ka speciālisti tā arī nav vienisprātis, kā tur īsti ar tām vērmelēm ir. Ja mēs runājam par mani. Ja godīgi, man patīk kādu zariņu zem spilvena nolikt, labiem sapņiem, kaut kam tādam interesantam, un kaut ko es
ieraugu sapnī, ja nu mani tā pasaule par kaut ko brīdina. Lieku vērmeli vāzēs, pušķos, smukas, pūkainas, smaržīgas, bet liekas, ka viņa gaismu neienes tumšos stūros. Vērmele ļoti gaišs augs, starp citu. Nu, var ielikt kaltētu zariņu skāpītī, lai kodas neieviešas. Nu, un atceroties Margaretas Grīvas padomu, var turēt somiņā. Nedod Dievs sanāk saindēties ar sēnēm, vai var sakost kāds jūras puķis. Tas joks. Tā, ko es jums varu pateikt? Pat atradu veselu lūkšanu internetā saistībā ar vērmelēm. Tā ir lūkšana svētajam Lūkasam. Svētā Lūkas dienā ņem kliņģerīšu ziedus, vienu zariņu majorāna, timjāna un drūsiņu, vot šitika, vērmeles. Lūk. Un tad to visu nožāvē un sabarš. Sausu, protams, pulverī, izsijā caur sietu, iebar ūdenī, vāra uz uguns, pielej bišķi medus un pilīti etiķa. Tad sev virsū iesvaida, iet gulēt un 3 reizes skaita. Svētais Lūk, esi pret mani laipnas, sapņos ļauj man redzēt savu patieso mīlestību. Šitā varot ieraudzīt savu dzīves lielo mīlestību. Tā ir tāda sena gudrība, lūk. Nu. Un tagad parunāsim par maģiskajām praksēm nopietni, jā. Vērmelē padzen ļaunos garus, radot maģisku aizsardzības kokonu ap cilvēku. Vērmeles īpašības var izmantot vairākos veidos. Pirmkārt, sauss pušķītis kā amulets. Kur to var lietot? Var izkvēpināt māju. Indiešu vīraka kociņa vietā var lietot. Vannā var ieliet vērmeles novārījumu, 1 glāzi, lai noņemtu negatīvo kontaktu pēdas. Ādas masāža ar vērmeles eļļu. Nezinu, kur tādu var dabūt, godīgi sakot, internetā neapskatījos. Var piepildīt iekšā vates plāksnītēs. Atveram, sausu vērmeli iekšā un veļas skapī. Var pievienot vērmeles lapu uzlējumu, kad mazgā grīdas. Atceramies par blusām un kodēm, ja? Var sajaukt pilienu vērmeles uzlējumā un teikaroti medus. Un pacert tējā. Vērmelei nav savas zodiaka zīmes. Tiek uzskatīts, ka vērmelei ir zodiaka zīme kaut kādā no katram augam. Vērmelei to nevar piemērot šo lietu, bet viņai pietiek arī bez tā zodiaka. Saule un 3 planētas Mars, Saturns un Neptūns dod spēku šim te augam. Lūk. Kaltietā veidā vērmele saglabā savas maģiskās īpašības. Viennozīmīgi, nav viņai jābūt svaigai. Un vērmele pasargā no negatīva. Tas vērmeles pušķītis, viņš smaržo pēc vasaras. Tikai pareizi jāsavas zāle. Atceramies, kā? Vērmeli vāc 2000 mēnesī ieliek tīrā maisiņā. Un nekādā plastmasas kulītē, bet auduma maisiņā. Augiem nepatīk vispār PVC konteinerīši, plasmasas maisiņi un tādas lietas. Nevajadzētu raut augu ārā ar visām saknēm vai pašā apakšā nolaust. Tās iznīcina vērmeles. Ja jūs gribat, lai jums vērmele paliek tur, tad uzmanīgi 1/3 daļu no augšas. Pēc tam stublājs dod stānu dzinumus un vērmele jums nekur nepazudīs. Kā pušķīti pareizi amuletam žāvēt? Tātad 7 stublājus, 7 gabalus ar lapām, sasienam ar diegu un pakar uz naglas. Šādi te. Katrā gadījumā ar šādiem te maģiskiem augiem un veidojot maģiskos amuletus ir jārīkojas svinīgi un pieklājīgi. Piebildīšu arī to, ka britu zinātnieki ir atklājuši, visu cienu britu zinātniekus, ja,
Kā augsta vērmeles aromātu koncentrācija izraisa stipras galvas sāpes un dīvainu emociju maiņu. Bet mēs runājam par augstu vērmeles aromātu. Nu, ja jūs pilnu istabu ar vērmelēm piebāzīsiet, galva jums, protams, var sasāpēties. Ja paredzēts lietot sausu augu, tad pušķis jāietina marlē, lai nebūtu putekļu. Jo jebkurā vietā, pat sterilajā operāciju zālē, gaisā ir putekļi. Tagad parunāsim vēl par tādu interesantu lietu. Vērmele aizdzen šaubu dēmonus. Kūpošas vērmeles dūmi ļauj apmest pasaules burvestības un nonākt saskarē ar smalkām būtnēm, atrast ar tām kopēju valodu, just kustības, tendences, vektorus. Vērmeles maģiskās īpašības naudas piesaistīšanai, starp citu, ir labi zināmas Ziemeļamerikas biržas brokeriem. Patiesībā šādi te vērmeļu dūmi dod kontaktus, kas būtu labi ne tikai uzņēmējiem, bet arī mājsaimniecēm, jo gadās apjukt neatrisināmu ikdienas nepatikšanu jūgā. Paņemiet šķipsniņu sausas vērmeles, pievienojiet vīrakam, aroma lampai, eļļai, ūdenim, lai relaksētos un prognozētu. Protams, vērmeļu vīraks ir jādozē un jāievēro pārtraukumi praksēs režīmā 2 nedēļās, ne vairāk. Jo, kā saka Kolumbijas zinātnieki, ir iespējami nervu sistēmas traucējumi, halucinācijas, krampji un konvulsijas. Tā kā, mēs neesam tik augstas klases guru, atceramies, ka es jums stāstu par spēcīgiem augiem, ar kuriem jārīkojas uzmanīgi. Tā, vēl ir tāda lieta. Mēs visi atrodamies sabiedrībā. Visu laiku mums ir kontakti, 10, 100 kontaktu. Un pat tādi, kur mēs nekomunicējam ar tiem cilvēkiem, bet vienalga kontaktējam. Kāds paskatās, kāds pieskaras, ātrākam sliktā garastāvoklī ar sliktu veselību. Tāpēc ir palikuši folklorā un ikdienā šie te teicieni nolādēts, noburts, noskatīts un tā tālāk. Negatīvs būtu jāstāj ārpus mājas un efekta paliekas jānomazgā. Vērmeles maģiskās īpašības negatīva un noguruma mazināšanā apstiprina grieķu ārstu pieredze. Vamna ar vērmeles uzlējumu vai novārījumu tiešām ir nenovērtējama. Nevelti zāles nosaukums no grieķu valodas tiek tulkots kā dot veselību, un vasaras nomierinošais aromāts būs jau vienā pilienā. Centieties pārliecināties, ka neviens nenovērš jūsu uzmanību no procedūras. Nomazgājieties dušā ar neitrālas smaržas želeju, piepildiet vannu ar ūdeni, komfortabla temperatūra jums, lai būtu, pievienojiet glāzi vērmeles uzlējuma un izbaudiet relaksāciju. Ko? Ar to tad man šodienai arī viss. Sveicieni no vērmeles! Atā!